Galvenais jāpārbauda, vai viņš filmēja. Tagad, man liekas, kā redzi 4 sekundes. Kamēr Kristīna aizgāja pie savu mazulīšu, kurš ir uzmodies, jo Kristīnai ir 2 bērni. Tātad, jā, tas ir daudz, līdz ar to es esmu atbraukuši šodien pie viņas uz Ogri, uz viņas mājām, jo Kristīna ir apņēmusies sākt veselīgāka dzīvesveida ceļu. Viņa arī pati pastāstīs par saviem mērķiem un kāpēc viņa to darīs. Tomēr es ieraudzīju Instagramā Kristīnas skaistajā profilā domu un vēlmi izmainīt savu ikdienu pēc, nevis izmainīt, bet uzlabot savu ikdienu pēc divu bērnu piedzimšanas. Man jāpieliecās. Bet man liekas, ka tev jārunā tur, tāpēc, ka savādāk iztīsies kāds. Es redzu, ka tu skaties augšā, tad arī var redzēt, ka Kur man skatās. skatīties? Man liekas, ka tev Jā, tā kā iekšā objektīva. Jā, un kamera. 2 hours later. Madara. Es tā priecājos, ka tu man nokriti no zila gaisa. Tu vienkārši nokriti man kādā dieva dāvana. Kā rudens lapa. Jā, jo es konstatēju faktu. Tas nav ne slikti, ne labi. Tas vienkārši tā ir, ka dzīve ir netaisnīga. Kad citi cilvēki, citas sievietes pēc dzemdībām vai vispār pa dzīvi, ja, var darīt, ko viņas grib, var nedarīt, ko viņas, vienalga, kā viņas dzīvo, neatkarīgi no viņas dzīvesveida. Viņas izskatās brīnišķīgi slaidas, bez liekā svara problēmām, un nav runa par tiem liekiem kilogramiem. Runa ir par to, ka es aizalšos uzkāpjot 4. stāvā, un ka man ir grūti izskriet pakaļ tiem bērniem. Bet zini, kas ir, Kristīna? Mēs jau nezinām, ko tās slaidās tošām dara. Varbūt viņa cilvēks nav vērts. Es spriežu draudzenēm. Bet, protams. Un tad esmu es, kur, tā kā, un es esmu arī pateicīga, protams, par to, jo tas liek man domāt. Tā kā es saprotu, ka man ir plus 20 vismaz kilogrami, ko es arī dalījos Instagramā, kur tu mani pamanīji. Tā kā šis, pateicoties tam, mēs esam savaduši vienu otru kopā, mēs esam tikušās. Un pateicoties tam, man ir iemesls piedomāt, kāds ir mans dzīvesveids un kāds man ietekmē iekšējos procesus, jo tas pirmais jau ir tas ārējais, bet patiesībā jau tas ir svarīgi iekšēji. Tāpēc mēs esam nolēmuši, ka es būšu tavs treneris šeit ierakstā nākošos vismaz 3 mēnešus, jo tas ir pirmais minimālais posms, kurā vispār saprast, kas ar tevi notiek, kā tev patīk, nepatīk pārmaiņas. Tomēr tu, cik es saprotu, arī pēc tā Instagram apņemšanās vai izteikšanas skaļi, ka tu sūtīji to ziņu kosmosam, es gribu kaut ko mainīt, vai ne? Es gribu visu. Es saprotu, ka tas ir pagājis pusotrs mēnesis pēc šīs brīnišķīgās būtnes ierašanās šai pusē vēderam. Un ka tas nav ātrs process. Kā tu tā izdomāji? Tiešām, jā, pēc pusotra mēneša jau, ka kaut kas man nepatīk. Nē, es to... zini kā, es to savu ceļu jau esmu uzsākusi vairākus gadus atpakaļ. Tie tiešām ir jau, man liekas, kādi, 7 gadi, kopš es sāku pievērst uzmanību tam, kā es izskatos, un nav pirmo reizi, kad es esmu ap 120 kilogramiem. Toreiz, kad es pirmo reizi sapratu, ka kaut kas ir jādara un jāmaina dzīvē, man bija 115 kilogrami. Kad tas bija? Tas bija man jāparēķina, bet vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Kad es biju tā kā, es esmu diezgan liels darbaholiķis. Ja es kaut kur ieeju, tad man tas ļoti, ļoti patīk. Tā. Un Katrīna nepatīk darboholiķis. Varbūt vajag pabarot. Paēst, jā? Viens ēšanas pauzīte. Tā, mēs esam tikuši pie tavām ēdienreizēm, jā? Un arī pie Katrīnas. Un pie Katrīnas tieši kā pie reizes. Un tieši barojot ir tā sajūta, kad kaut ko vajag kreptīgu. Kaut ko, kas piesien dušu. Prasās tos ogļhidrātus. Kā prasās. Jā, jau tad, kad tu baro, tad vismaz 400 kalorijas cilvēkam pat vairāk ir jāpēd barojot, jo tas ir kā fiziskā slodze. Tātad, labi, Kristīne, mērķis. Un tā riktīgi līdz kaulam.
līdz... Pirmais mērķis būtu atgriezties svarā, kas man bija pirms Elizabetes. Tātad Katrīna ir mans otrais bērns. Un pirms es paliku stāvoklī ar Elizabetu, un tas ir arī tāds garāks stāsts, kāpēc man ir šis mērķis, jo es ļoti ticu tam, ka sakārtojot savu ķermeni, sakārtojas prāts. Un ja es sākotnēji pirms tiem 10 vairāk gadiem, man likās, ka es notievēšu un kļūšu laimīgāka. Es notievēju, un man atnāca viss atpakaļ. Tas tā nestrādā. Izrādās, tas tā nestrādā, un ir jāmaina tie ieradumi, un ir jāmaina domāšana, un ir jāskatās, no kurienes nāk šis liekais svars manā gadījumā, un tas jau ir kaut kas emocionāls. Un 5 gadus mēs cītīgi centāmies tikt pie bērniņa, un viņi nenāca, un mēs jau iestājāmies rindā uz mākslīgo apaugļošanu, un man bija daudz ko pārdomāt, es uzsāku psihoterapiju, jo ir tāds arī termins psiholoģiskā neauglība. Un zini, kad viņi pieteicās? Tajā brīdī, kad es paralēli cītīgi trenējos, vismaz 3 reizes nedēļā man bija spēka treniņi, katru dienu gāja 10 000 soļu. Man bija tik sakārtots prāts tajā brīdī. Man likās tā. Man tā likās, ka mans prāts ir sakārtots, ka es esmu tā kā sakārtojis savu dzīvi, un es tajā brīdī vēl pieņēmu tādu lēmumu mainīt darbu, aiziet prom no algota darba un atvērt tādu savu, atvērt savu uzņēmumu, kas bija tā kā vēl viens mazulis, ko es biju izlolojusi, uzsākt savu tādu uzņēmēju darbību. Un saprotu, un tas prāta stāvoklis bija tik tāds augsts un tāds, kurā es gribētu atkal nokļūt. Ka tajā brīdī Elizabetei saprata, ka viņa ir gatava nākt šajā ģimenē. Ka šeit ir labi. Un es velku saistību, es velku paralēlis tam. Kā tev liekas, Kristīna, kāpēc tajā... Kā tu izkāp ārā no tā prāta stāvokļa? Kāpēc tu aizgāji, ja tas ir tas, kurā tev ļoti patika? Man tieši grūtniecība izsita no sliedēm, jo es tik ilgi tā kā uz to gāju, ka manī atnāca pilnīgi viss atpakaļ. Saproti, kad tu esi 20 gadus vai cik gadus dzīvojis ar tādiem paterniem, ar tādu domāšanu, ar tādiem ieradumiem. Protams, ka gadu strādājot pie sevis, tu vari iestrādnes izveidot. Bet tas ir tāds mūža darbs, manuprāt. Un kaut kādi satricinājumi, lielāki dzīves notikumi, kas var būt gan pozitīvi, kā bērnu ienākšana, gan kas var būt kaut kādas, attiecību problēmas vai kuram katram ir kaut kādi, kas izsit tevi no līdzsvera tajā brīdī. Vai tu tici, ka tas var nebūt kā mūža darbs, bet ka tas ir kā dzīvesveids, vienkārši ikdiena kā dzīvesveids? Tas ir tas, uz ko es tiecos. Es domāju, ka es jau esmu kādu savu darbiņu izdarījusi, un man ir palikušas kaut kādas astītes, un tāpēc man tas svars ir tik daudz pienācis klāt, lai es viņas atrisinātu. Man liekas, reizēm, ka mans ķermenis ir gudrāks par mani, viņš labāk zina, ko man vajag. Jo redz, kā ir tas, ko es, piemēram, dzirdu, sākot arī ar to mērķi, tad atgriezties svarā pirms. Un kāds tas ir, ja mēs precīzi liekam ciparus? 90. Tie bija 90 kg, un man tad likās, 80 būtu ideāli. Bet tagad skatoties, es domāju, tie 90 bija jau ļoti labi, un es tiešām jūtos arī labi ar savu tā brīža izskatu un svaru un ķermeni. Labi. Bet kāda ir tev tā sajūta, jo veselība kā dzīvesveids, tas būtu tas mērķis, kāda arī ielikt. Vai tev ir sajūta, ka tajā laikā, kad tu dzīvoji veselīgi, vai tas arī bija ļoti grūti par to piedomāt? Es pat neteiktu, ka man ļoti patika tas mans tā brīža dzīvesveids, jo es negribētu lietot to vārdu veselīgs, jo... Balansēts. Jā, jo es tā kā, un tas, kas man arī biedē mūsu ar tevi savienībā, man ir ļoti grūti sevi ierobežot uzturā. Ir dienas, kad es tā kā ēdu
izcili, un ir dienas, kad es atļauju sev, jo tas ir kaut kas emocionāls, un tas man nāk kaut kā tur, tas nav vienkārši tā, kāpēc es tā daru. Es to jau apzinos un tā, bet redz, tieši tāpēc to... Ir kaut kāds brīži, kad es tā kā gribu sev to atļaut, un tajā brīdī, kad es sportoju vairāk, tā kā mans tas, es domāju, ka mana tā veiksme vai arī tas virzītājs varētu būt tieši caur tām kustībām, jo tas uzturs ir tā mana vājā vieta, un tad palielinot kustības, es arī motivēšu sevi vērtīgāk un pilnvērtīgāk un veselīgāk ēst. Bet man negribās teikt, ka tagad es dzīvošu 100% veselīgi. Ko nozīmē 100% veselīgi? Kā varētu to savādāk pateikt? Redz, jā, tāpēc īstenībā to var pilnīgi tā arī. Tas ir back to human, normāli. Jā. Tas nav, un tas nenozīmē, ka tas, ja kāds tur ēd dasmaizi katru rītu un čips, ka viņš ir nenormāls. Tas arī to nenozīmē, bet mēs vienkārši redzam, kā tam ķermenim ir labāk, kāds ķermenis jūtas labāk. Tā kā tu pati saki arī tajā savā ķermenī, ka nav līdz galam tā sajūta laba arī veselības ziņā, ka tu saki, nejūtos izcili, nav pat jājūtas izcili, bet ka tu jūties atbilstoši, kā daba tavu ķermeni ir uztaisījusi, lai tam nerastos blaknes gan pašsajūtā, gan veselībā, gan arī tā, kā tu vispār pati jūties par sevi. Tas ir vienkārši kā cilvēkam daba ir uztaisījusi mums ēst, un tas balanss var būt. Ļoti, ļoti liela lieta, ko es dzirdu arī tevī, ir tieši neuzlikt to uzsvaru un stresu uz to, ka tas tagad ir veselīgi, tas tagad ir čakars, es tagad neko nevaru atļauties. Jā, mani biedē tas. Tas man tā kā attur mazliet. Un tas ir lielākoties, jo ir tāds highway or no way, visu vai neko, vai ne? No A uz Z, es vai nu tur, vai nu es esmu tur. Jā, tāpat kā mēs šodien ar tevi, vai ne? Sākam darīt, un nekas, kad viens jāpabaro, viens tikko tur. Jā, un tu jau tieši tā kā mamma ar 2 bērniem, tu esi arī tāda liela... Tieši tā, un ka tev var, iespējams, tas arī attur, ka tev tas perfekcionisms nāk, tad man tagad uzreiz, un tieši tāpēc es arī saku, ka, es tos 3 mēnešus lieku kā minimumu, kuros kaut ko darīt, jo ātri gribās varbūt jāliek, aiziet ātri, bet gribot ātri, nesākot darīt nemaz, neviens solis neiet uz priekšu. Tas ir maziņš solītis uz priekšu, ikdienā, un tādā veselīgākā ilgtermiņā, jo tas viss ir par balansu, un tāpēc no tā, nebaidīties iespējams, ka tas tagad ir, ka man tagad būs tik viss jāizmaina. Tā lielā mana misija ir, ka tu saproti pēc 3 mēnešiem, hei, nav tā, ka man bija sajūta, ka man tagad šausmīgi bija jāizmaina savu ikdienu, bet es redzu rezultātus, es jūtos labāk un es esmu gatavs turpināt. Tad tas ir tas pirmais solīts. Bet kāpēc tie 90 kg, tu teici, ka tu jūties pārliecinātāk, tev patika tā sava ikdiena, vai tu minēji pārliecinātāk? Jā, un man liekas, ka man šobrīd pēc, tātad manai vecākajai meitai ir 2 gadi un 2 mēneši. Un Katrīnai ir pusotrs mēnesis. Tātad pa šiem 2 gadiem es jūtos tā kā es esmu atgriezusies kaut kādā, nezinu, tā kā, ka mans pašvērtējums ir krities, ka es vairs nejūtos, es skatos spogulī, es redzu tās nepilnības. Tā kā es saprotu, es ar prātu saprotu, Madara, ka es esmu izdarījis milzīgu darbu, es esmu dzemdējis 2 bērnus. Ir pagājis pusotrs mēnesis, protams, es to saprotu, ka es nevaru atgriezties tā kā savā formā uzreiz, un ka tam ir vajadzīgs laiks, un ka ķermenis, ka tas ir svarīgāks darbiņš, ko es esmu izdarījusi. Bet skatoties spogulī, es tiešām jūtos nomācoši. Man nepatīk tas, ko es redzu, jo es pamainīšu krūti. Kamēr Kristīne aijā Katrīnu, es jums pastāstu, ka Kristīna pierakstīs savu uzturdienas grāmatu 3 dienas un sūtīs man precīzi, kas ir visā pēsts, arī tas biezpēns ieriņš, ja viņa negribas pierakstīt, tāpat viņš būs jāpierakst visu, ko ēd un dzer un ar pulksteņa laikiem. Lai atvieglot arī to Kristīnas ikdienu, ka viņai nav uz laiku jāsēž un jāraksta, viņa nobildēs un atsūtīs man vai nu vakarā WhatsAppā, vai arī uzreiz tas būs atkarīgs no tā, ka viņai ērtāk. Jo galvenā atslēga ir pielāgot mūsu katra ikdienai. Nevis es pasaku, tu man atsūti rakstiskā Word formā, noformētu PDF-ā saglabāt, bet tu man sūti un parādi, kā tev to ir ērtāk darīt, ņemot vērā
tiešām ikdienu ar 2 maziem bērniņiem. Mīļās sekotājs, jūs saprotiet, ka mēs šo daram dēļ jums. Lūdzu, novērtējiet šīs pūles, ko tas prasa. Nē, patiesībā mani ārkārtīgi motivē, ka es varu piesaistīt vēl cilvēkus, un man tas ir ļoti svarīgi. Man gribas, lai jūs piedalāties kopā ar mani, man tā būs vieglāk, un es zinu, cik daudz no jums arī gribētu uzsākt darīt kaut ko sevis labā, ne tikai bērnu labā, bet arī atcerēties par sevi. Kopā noteikti, ka ir vieglāk un arī disciplinētāk, jo tev ir kādam... Man tu būsi. Jā. Man gribas pieliekties. Jā, es zinu, jūs esmu rūķis. Jo skaidrs... Dzers kafiju? Nē, man jau viena bija. Es ūdentiņu. Jo jebkurš, kurš ir gatavs arī sāk kaut ko darīt un atskaitīties kaut vai šeit pat apakšā komentāros, tici man. Lūdzu, rakstiet komentārā, ka jūs atbalstiet mūsu ideju, ieceri un mani, un ka jūs arī varētu kaut ko uzsākt. Jā, jo tas iedvesmo, cik iedvesmo viens otru, tas pat īstenībā, kas paliek aizkadrā, Kristīnas Instagramā, kas paliek aizkadrā, manā Instagramā, visas tās ziņas, ko mēs saņemam, Kristīna īpaši, kur ir jauno mammu šī, es pat viņu gribu saukt par, community, kā būtu latviski? Jā, community kopiena. Jā, tas ir ļoti, ļoti daudz, un īstenībā nozīmē ļoti daudz, tāpēc droši nekautrējieties, ik viens cilvēks, tā kā iedvesmo jebkuru, bet es esmu nāku staigai līdzi ar savu kladi. Ko tu tur raksti? Tā kā tāds visu pierakstu par, tātad mērķis tavs ir atgriezties svarā. Šis ir brīdis kafijai. Bet to vēlreiz, to tad es tev pašai pasaku svarā, kas ir tie 90 kg, kurus tad tas ir šobrīd, mēs arī nosvērsimies, cik tu sver šobrīd. Kāpēc tu gribi to pārliecību par sevi atpakaļ? Man vienmēr jau ir vieglāk teikt, ka es to daru priekš kāda, nevis priekš sevis dēļ, bet šobrīd pirmkārt es gribu, lai mani bērni var priecāties par mani, lai viņi mani novērtē, lai viņiem liekas, ka es esmu forša un dzīvelīga mamma. Un lai es būtu dzīvelīga, man ir jābūt tiešām spēkpilnai. Un, diemžēl liekais svars šeit traucē. Un tam ir vēl daudz blakus parādības, kā nogurums, neapmierinātība. Tā kā tas, lai gan mans miegs ir traucēts šobrīd, es gribu, ja es naktī pamostos vairākas reizes, tad lai nav tās reizes, kurās es paņemu telefonu rokās, jo bērni guļ un es varētu gulēt, bet ko es daru? Es vēl stundu paskrolēju telefonu. Pilnīgi bezjēdzīgi. Un no rīta pamostos nogurus un no tā izriet visas tālākajošās sekas. Labi. Es gribu... Tu kā sieviete sev. Es gribu skatīties spogulī un saprast, ka es sev patīku. Ka man patīk šis ķermenis. Es sev patīku kā cilvēks. bet vai man patīk šobrīd tas, ko es redzu spogulī? Nē. Es redzu savu dubultzodu, es redzu savas lielās ciskas, es redzu to vēderu, ka es iztos 8. mēnesī, 6. 5. varbūt, kurā mēnesī es izskatos šobrīd, pasakiet lūdzu. Tu izskaties tā, kā tev būtu pirms pusotra mēneša piedzimis bērniņš. Tomēr es gribu šeit uzsvērt. Madare, zinu, par ko es uztraucu, zinu, par ko es bišķiņ sevi dusmojos, vai, tā kā tomēr redzi, Elizabete, kad piedzima, es pieņēmu 25 kg. Es nometu 15, un 10 vēl palika, un tad es atkal paliku stāvoklī. Tā kā man gribējās, lai man tie 10 nebūtu bijuši. Tā kā, ka es ar to netiku galā pa pusotru gadu. Tā kā šobrīd es esmu tiešām apņēmusies, protams, ne jau 3 mēnešos, bet es esmu apņēmusies, ka kaut kādā
Es nezinu, kā tev šķiet, cik ilgā laikā tu vari, jāskatās. Pēc 3 mēnešiem mēs varēsim pateikt, kā mums iet. Tieši tā, pēc 3 mēnešiem es varēšu dot to indikāciju, kā man liekas, cik ātrā ilgā laikā tas var notikt, jo ir dažādi faktori. Ir tieši tā, tas ir, cik ir bērni dzimuši, kāds ir vecums, kāds ir tas fons, cik tu esi sportojusi dzīvē, ko tu esi ēdusi bērnībā, emocionālais stress, tas ir multidisciplināra pieeja tam visam ir, tāpēc tāds nav vienas tās formulas. Līdz ar to tas notiek dažādos laikos. Tas, ko gan es gribu uzteikt un par ko es ticu, ka es varētu kādam arī nepatikt šobrīd, ka es tā arī saku, ka man liekas, ka ir fantastiski, ka tu, lai arī tev ir piedzimuši bērniņi un viens, kas ir pirms 1,5 mēneša, ka tu saki, hei, bet es gribu savādāk. Protams, es ticu, ka tu arī pati saki, es esmu izdarījusi daudz, bet tas nenozīmē, ka tu nevari gribēt savādāk, ka tu jūti, es esmu galvenais, ka tu esi gatava darīt. Tas arī spēlē ļoti, ļoti daudz tā vēlme, cik ļoti, ja tu pati gribi darīt, tad to arī dari. Attiecīgi lēnākā tempā ņemot vērā, tu jau arī dosies pie ginekologā, pie fizioterapeita ar visiem akceptiem, ka tavi orgāni, un viss ir gatavs to darīt. Protams, bet tu tomēr saki, es gribu. Zini, es tomēr, es teiktu, ka te ir milzīga atšķirība starp to, ka šī ir mana otrā reize, ka ir pagājuši jau, es teiktu, 3 gadi, kopš es paliku stāvoklī ar Elizabeti, un tas man izsita visu pamatu no kājām. Un tā kā tas viss, protams, ir cits stāsts, kas notiek ar sievieti, gaidot bērnu, dzemdējot pēcdzemdībās un piedzīvojot šo 2 reizes, bet es laikam es piekususi un es gribu pie sevis atpakaļ. Jā. Es gribu atgriezties pie sevis, jo es visu laiku sevi ziedoju pilnībā kādam. Vai tās ir mans krūtis, vai tas ir mans vēders, vai tas ir mans prāts, bet es visu laiku esmu ar bērniem, un tas ir normāli. Protams, es tajā jūtu, līdz Katrīnas piedzimšanai, kad tas bija pilnīgi pieņemami man. Un tas bija tikai normāli, un es savādāk nezināju. Bet šobrīd es tik ļoti gribu, lai man ir tas mazais brīdis arī man, un lai es atgriežos pie sevis dēļ. Un tad arī varbūt pietiks spēks vairāk un kvalitatīvāk dot ģimenei. Jā, ka tu esi kā sieviete un tad sieviete mamma, vai ne? Ļoti tas ir, man ir visu cieņa. Pēc Elizabetes piedzimšanas tas gads, kamēr es vēl nebiju stāvoklī ar otro bērnu, es teiktu, ka es padzīvoju tajā, ka es jau varu dot sev atlaides, jo es taču esmu jaunā mamma. Es taču varu ēst vairāk, jo es zīdu bērnu, jo man ir grūti, es neguļu. Es bišķiņ biju tajā upurītē, kā es devu sev atlaides, un tas pilnīgi normāli. Es iedevu sev pauzi, un to es arī redzu šobrīd, skatoties sevi spogulī. Mans ķermenis ir uzbūvēts tā, un es varu dusmoties, cik es gribu, bet es tomēr esmu arī pateicīga tam dienas beigās, ka visas mazās pārmaiņas es uzreiz redzu. Es redzu zilos lokus, es redzu tur pienāk, ok, man sāp galva. Es tagad dzeru asinsspiediena zāles, par ko mēs droši vien vēl runāsim, jo tas ir vēl viens šoks man, kad, tas atkal sagriežos pie tā, ka tas jau nav par to svaru, bet vai tiešām man ir jādzer 3 reizes dienā asinsspiediena zāles šobrīd? Kā? Kur tas mani ved? Svarīgi ir viena lieta, ko mēs, jo mēs iesim mērīties, ēdienkārt, tu man atsūtīsi par kustību šobrīd, par kustību, un viena lieta, ko es gribu arī pieminēt, ka ne katra doma, kas ir tavā galvā, ir taisnība. Tajā brīdī, kad tu domā... Šis man ir jāpieraksta. Jā, ka tev liekas, es esmu pelnījis un tā, bet tad tu saproti, prāts ar mani runā vien, bet tas ķermenis taču pieliks tur klāt. Vai tiešām tā ir taisnība šajā brīdī? Un tad tu saproti, jā, īstenībā tas, ja es ceru 3 reizes asinsspiediena zāles, tad, ja mans prāts saka, ka šo es esmu pelnījis, ķermenis tam nepiekrīt. Un tad tu izvērtē, šī doma nav taisnība. Šis man nespēlē labi. Šis bija ļoti skaisti, ko tu saki. Un es domāju, ka mēs arī mēramies, sveramies. Pārējam uz to. Jā, es ņemu jūs līdzi. Mēs darīsim to, ko Kristīna ceru, ka nedarīs turpmākos 3 mēnešus katru rītu. Man svar nestrādā. Ļoti labi. Mēs
svērsimies. Pirms es sveros, man jāpērk sportērs, tad tas būs vieglāk. Bet tas būs arī vieglāk nomērīties, ne? Jā, jāstāv kā dzīvē. Un sāniņiem. Labi, es izvēlu. Es automātiski ievēlu. Nu, tieši nevajag stāvēt, kā ir uz aizmugurītī. Un otru sāni. Yes. Nu, vēlreiz taisni. This is me. Labi. Mēs esam atpakaļ no telefona, jo... Mazliet atšķirsies varbūt bilde, bet šodien mums piedodiet, mēs praktizējamies darot. Nu, lūk, Kristīna uzkāpa uz gudrajiem svariem. Vai tu esi gatava dzirdēt rezultātus? Nē, es jau redzu, samiedzās. Bet tieši tāpēc mēs esam šeit. Ja? Jo rezultāti saka 109 kg rāda, cipariņus aiz komata mēs neskatāmies, tas nav vispār svarīgi. Tas, ko arī rāda svari, ka šīs svars ir angliski ir obese, kas ir uz aptaukošanos. Angliski viņus dala kā normāls svars, overweight, liekais svars un aptaukošanās, ja? Tātad obesity. Tātad tas ir signāls, kas arī ķermeņa masas indeks rāda 33,8, kas ir par augstu. Mūsu mērķis ir viņu dzīt lejā, pēc iespējas arī saudzīgāk, bet tieši tāpēc sākot no šodienas, ja? Jo, kā tu teici, ar asinsspiediena zāles, šis tieši parāda arī to, kāpēc tas asinsspiediens lec arī augšā. Tiem asinsvadiem nepatīk tas, kas notiek. Viņiem nepatīk arī lielā mērā šis tauku procents, kas ir 45% ir tauku procents. No kā? Jā, tātad tas, kādu arī šo aptaukošanās līmeni arī tie svari rāda, kas ir diezgan arī augsts, 65,8%, tas ir augsts šis aptaukošanās līmenis. Viens ir cipars, Kristīna, kas tev nepatiks, bet es ceru, ka tas kalpos tev kā... Vecums? Jā, tavs bioloģiskais ķermeņa vecums. Tev ir cik gadi? 34. Šis vecums, ko tas saka, nav liels vecums, tomēr attiecībā pret to, cik tu esi, tavs bioloģiskais ķermenis ir 10 gadus vecāks nekā tev vajadzētu būt. Tas ir, wow. Līdz ar to mums šis skaitlis ir jāsamazina, nesakot to, ka 44 gadi nav liels vecums, tomēr bioloģiskiem ķermenim nav jāsaka, ka ir 10 gadus vairāk. Un to viņš saka izrēķinot pēc orgāniem, jo, ja notiek ir viscerālie tauki, kas ir cipars 15, jā, virs 8, mēs jau skatāmies, ka tas jau mums ir augsts. Līdz ar to viņš pēc tā visa izmēra, kā orgāni noveco ātrāk nekā tiem to vajadzētu darīt. Tas, ko rāda svari, ka ūdens tev ir diezgan zemu, tā varētu būt. Cik es dzeru ūdeni dienā? Jā, vai tu dzer? Es vispār dzeru labi. Jā? Tieši labs ļoti. Cik tu apmēram izdzer? Iespējams, tas varbūt arī saistīts ar, jo šobrīd, lai tu varētu barot ar krūti. Es domāju, ka es izdzeru 2 litrus dienā. Varbūt ne katru dienu. Jā, tev vajadzētu 3 izdzert noteikti. Jā, to arī svari rāda. Kas ir izcili īstenībā ir muskuļu masa, ir excellent. Jā, es ticu, ka būtu jocīgi, ka ir savādāk. Tos, ka tad 4. stāvs un jānāsā 2 mazi cipariņi. Vismaz kaut kas labs. Un tas ir ļoti, ļoti labs moments, un to mēs negribam zaudēt, un tas arī būs jāņem vērā tajā brīdī, tad, kad mēs strādāsim pie treniņu programmas, jo ļoti liela kļūda un tas grābeklis, uz kura uzkāpj, neliek iekšā svaru treniņus, baidoties no tā, ka tagad baigie muskuļi izaugs, rezultātā svars krīt arī uz muskuļu masas zaudēšanas. Zaudējot muskuļu masu, paliek lēnāka vielmaiņa, skeletam nav atbalsta, cilvēks var dabūt traumas un vienā brīdī iestājas plato vispār tas moments, kurā nekas ķermenī nenotiek. Jo normālāk ir šī muskuļu masa, jo arī ķermenis ir gatavāks. Viņam vajag enerģiju, lai tos muskuļus turētu. Tas nenozīmē, ka milzīgi muskuļi, ja vienkārši normāla muskuļu masa, kura tev šobrīd ir ļoti laba, un mēs viņu neplānojam zaudēt. Jā? Strādās arī ar tiem pašiem muskulīšiem. Kas ir vēl šeit, ko vajadzētu mums pieminēt?
Jā, arī kaulu svars arī ir ļoti labs, ir 4 kg svēra tavi kauli, kas arī ir ekscelenti. Tad, principā, tos var atņemt no tās. Jā, arī smadzenes svar 3 kg, 3 kg ir zarnu mikrobioms, viss, kas ir tiešām baktērijas, jā, 3 plus 3, jā, 6. Jau nav tik traki. Nē, tas nav. Ja tu pilnīgi šeit, viņš arī tev pasaka, ka tavs svars bez, jā, viņš arī pasaka, cik ir... Ja mans uzliktais ir 90, tad cik svari saka? Muscle weights, tieši muskuļi tavi svar 56 kg, tauki svar 49,3 kg, jā? Un tāpēc tā muskuļu masa mums ir tāda arī jāatstāj, mums vienkārši ir jādzen lejā taukumas, un tad mēs redzam, kas ir viss pārējais, jā? Ja mēs saskaitam. Viņš rāda, cik būtu tas mums ideālais svars? Jā, bet tas ir diezgan mazs. Pasaki. Nu, viņš saka 66 kg. Wow! Bet tu esi 1,8 m. Nē, tas ir pa maz, noteikti. Es domāju, ka 80 būtu optimāli. Nu, mans mērķis tev būtu tajā brīdī, kad tu paskaties spoguli un saki, jā, nu, es teiktu 75, 78 kg, es teiktu, tas ir tāds, kurā tev ir normāla muskuļu masa, kurā tu ēd dzīvē, kurā tu neesi pakaramais. Ne šajā pasaules dzīvē. Kāds ir bijis tas, tu teici, ir bijuši 90 kg, bet tu saki, ka tev tas svars ir bijuši vienmēr savā dzīvē sekojas kā kaut kāda lieta, ar ko tu... Jā. Arī jau no mazām dienām? 18 gados es biju slaida, bet pēc tam... Nu, man bija dzīvesveida, tas viss bija atkarīgs no manas dzīvesveida, jo es biju ļoti iekšā darbā un ļoti, nu, ēdu nepārdomāti, lietoju alkoholu brīvdienās, tusējos. Viņš sakrāja ķermenis, bet galvenais ir tiešām ļoti liela loma spēlē tā prāta un ķermeņa savienība. Tev ir pašai jānotic, ka tas ir šajā dzīvē. Ja? Man patīk tā doma par tiem 90. Tad, kad es būšu tur, tad skatīsimies. Jā, un tu jau arī pats saki, tas nav par labāk svaru. Patīk tie mazie mērķīši. Jā. Galvenais ir, es vienmēr gan saku es esmu tāds treneris, kurš ir čempionu treneris, jā? Kad tu zini, kas ir tas pavisam mērķis, jau uz kuru tu pēc tam savā dzīvē paliec, bet tomēr tu, protams, saskaldi pirmajā gadā. Tie ir uz 90, jā. Pēc gada es gribu redzēt 90 uz svariem, jā. Pēc gada tu skaties tālāk, bet tu savā prātā zini, ka pavisam es būšu apmierināta visu atlikušo dzīvi dzīvošiem, būs tāds tas svars. Jā, tāpēc pirmais noteikti ir tāds. Tātad mēs esam sapratuši tavu mērķi, esam sapratuši, kas notiek ar svariem. Mēs arī nomērīsimies, bet droši vien, ka aizkadrā, lai mazai Katrīnītei, jā, tur gribās jau mammu. Un mēs atgriezīsimies ar to, kāds tad ir, kādi ir turpmākie soļi. Mēs atgriezīsimies ar to, kā Kristīnai veicās, un es ļoti ceru, ka Kristīna arī nekautrēsies kādā brīdī, ja viņai es jau esmu šitā to pateikt, bet es tomēr nekur nepaliešu. Lai mums izdodas, mēs šito palaidīsim gaisā jau tagad, nevis pēc 3 mēnešiem, tāpēc ir motivācija, protams, un stipra griba šobrīd laikam.